Sveicināti! Es turpinu savu stāstu. Iepriekš es runāju, izvirzīju un atgādināju jums jautājumus par patieso es, kas es esmu, kur es esmu un ko es šeit daru. Un tagad es šo domas pavadienu turpināšu. Tātad mūsu galvenais uzdevums garīgās attīstības ceļā ir atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Kas es esmu patiesībā? Kur es atrodos patiesībā? Un ko es šeit daru patiesībā? Nevis es domāju, nevis es nenoliedzu vai es pieņemu to, ko man dzīve ir iemācījusi. Galu galā, kā es varu noraidīt to, ka es esmu sieviete un attiecīgi dzīvoju sievietes dzīvi. Kā es to varu noraidīt? Nekā. Bet to nevajag noraidīt. To nevajag noraidīt. Vienkārši paralēli tam, ko es šajā dzīvē daru caur savu bioloģisko ķermeni un tāpēc arī bioloģiskajam ķermenim piesaistītajām psihiskajām īpašībām un fiziskajām īpašībām, blakus paralēli atrast atbildes uz šiem 3 jautājumiem. Kas es esmu patiesībā? Kur es esmu, ko es daru? Ko es patiesībā šeit daru? Un te parādās galvenais vārds patiesībā. Viens ir tas, kas es esmu saskaņā ar savu bioloģisko ķermeni un ko man arī vecāki ir iemācījuši. Kā materialitātē tu esi tas, un tāpēc tu dari to pareizi, jo viss ir. To nevajag noliegt, un to nevajag nīdēt ārā. Bet atcerēties šo patieso es. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un te ir uzreiz jautājums, kā atrast šo patiesību? Kur šī patiesība ir? Es jau aizietu un atrastu, bet es jau nezinu, kur man jāskatās. Kur ir šī patiesība? Patiesības mēraukla, patiesības, tāds kā, es nezinu, kā melu detektors, kā patiesības rādītājs un uzrādītājs. Uzminiet, kur tas ir. Uzminiet. Es gribu jūs pamocīt un neteikšu. Tāpēc, ka tas ir tik ļoti vienkārši, ka tam ir ļoti grūti noticēt. Vienkārši nevar noticēt, nevar būt, ka tas ir tik prasti, bet tas ir tik prasti. Tas tiešām ir tik prasti. Patiesības rādītājs atrodas mūsu sirdī un dvēselē. Tieši šajā ķermeņa zonā atrodas patiesības rādītājs. Izklausās vai ne, diez kas jau nav. Mūsdienu materiāli noskaņotajam cilvēkam, arī pat ezoteriski izglītotajam cilvēkam, kurš patiešām ļoti daudz ko zina par dvēseli, par visādām dzīvēm, par visādām, astrālajām un neastrālajām būtnēm, par visādiem vēliem, dieviem un eņģeļiem. Cilvēki šajos laikos ir ļoti izglītoti. Ļoti, un tas ir forši. Bet patiesība, kur ir patiesība? Un tā ir mūsu iekšējā dziļākā sajūta, kura vienmēr zina, vienmēr un visur, ik uz katru soli zina. Tas ir mans vai nav mans. Neatkarīgi no tā, vai tas ir patīkams vai nav patīkams, šī iekšējā dziļā sajūta patiešām izveido kontaktu zibenīgi. Un tas var būt negatīvs kontakts, tātad negatīva rezonance, un tā var būt pozitīva rezonance. Burtiski zibenīgi izveido kontaktu ar to, kas ir mans. Piemēram, jūs klausāties manā stāstā, un jums pilnīgi iekšā viss sāk burbuļot un vārīties, par ko viņa runā, kaut kādas muļķības runā. Lūdzu, negatīva rezonance. Patiesība. Jūsu pasaulē, jūsu telpā, jūsu pasaules redzējumā, jums tā ir patiesība, un jūsu dvēsele to arī norāda. Tā informē jūs par to, ka šeit, šajā mana stāsta klausīšanās procesā kaut kas nav riktīgi, nav kaut kādas muļķības. Ja jūs reaģētu uz šo stāstu,
noliekot viņu malā un aprunājoties ar šo izjūtu, uzdodot pašam sev jautājumus, pašam sev šim otrajam es, kurš vienmēr zina, kas jums ir, kas nav vajadzīgs, tad jūs atklātu, jā, patiešām, man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi, kāpēc? Tāpēc, ka es nesaprotu. Es nesaprotu, par ko viņi runā. Kāds man vispār ar to sakars? Man ar to nav sakara, man nav. Jā, tiešām, mentāli varbūt arī nav. Bet emocionālā šī pievilkšana, šī spēcīgā emocionālā reakcija liecina par to, ka tev ir gan sakars. Kaut kāds sakars taču ir, ja tev ir reakcija. Ja tev nebūtu nekāda sakara, tev nebūtu nekāda reakcija, un tu līdz šai vietai tu nemaz nebūtu man noklausījies. Tu uzreiz zinātu, ka šitas te ir galīgs fufelis, man tas neinteresē. Un tu vienkārši izslēgtu ārā. Bet ja tu neesi izslēdzis un sēdi varbūt tiešām nepatīkamajā rezonansē vai varbūt arī patīkamajā rezonansē, tātad tev ir sakars ar to, ko es stāstu, un tas ir tik vienkārši. Vai mēs paskatāmies ārpus sevis, un mēs redzam, kā tas var būt, un tas tur ir tā. Ir rezonans, negatīvi, bet ir. Tātad tev ir ar to sakars. Pie tam tev patiesajam. Tu patiesais uz to reaģē. Tātad tev ir sakars. Tātad tas ir kaut kas, kas tev patiesajam ir svarīgs. Vai varbūt tu skaties uz saviem bērniem un domā, un arī varbūt runā, man tiešām nevar ciest, ka viņš tur tā dara, un tas taču viss ir slikti beigties, un viņš tur kaut ko nedara tā, kā vajag. Bet loģiski, mēs taču esam vecāki. Mums taču ir jātur rūpe par bērniem. Mēs sekojam līdzi viņu uzvedībai. Mēs kaut kādā veidā reaģējam, bet protams, mēs reaģējam, kā citādāk. Galvā mēs reaģējam ar savām domām, un mēs domājam par to, kā mūsu bērns uzvedas un ko mēs tur tagad darīsim un ko mēs nedarīsim, bet mēs jau reaģējam arī emocionālā ziņā. Un tur ir šis sakars, tur ir šī patiesība. Es nevaru nereaģēt. Mana sirds un dvēsele reaģē, viņa saka, ka tur kaut kas notiek nepareizi. Es nevaru nereaģēt, kā es varu nereaģēt? Bet, protams, ka tu nevari nereaģēt, tāpēc, ka tev ir sakars ar to. Tev patiesajam, īstajam šajās attiecībās es un bērns, es kā mamma un tu kā bērns, ir kaut kas svarīgs. Kas? Kas tev kā patiesajam, īstajam es, kurš ir nācis sazin no kāda, kāda vēsele nācis sazin no kādām pasaulēm un sazin ar kādu domu, kas tev šajās attiecībās ir svarīgs? Kā labi tu tā reaģē? Kā labi tu nevari reaģēt, vismaz mierīgāk? Un te uzreiz vecākam, it īpaši mammai, iekšā var sacelties kaut kāda emocionāla rakstura šūme, kā mierīgāk, bet tad jau viņš... Runa nav par to, ko tu domā. Runa ir par to, ko tu jūti. Tur ir patiesība. Tur vienmēr ir patiesība. Tā var būt ļoti skaidra. Tātad iekšēji harmoniska patiesība, kur es saprotu, es nezinu, es nesaprotu, bet es to gribu noskaidrot un noskaidrošu. Bet tā var būt iekšēji pretrunīga patiesība, kur es esmu izsamisusi un sašutusi, un es risinu problēmu ārpusē, risinu kaut kādās attiecībās, skatos uz kaut ko, un tur kaut kas nav pareizi. Ja jums būtu tāds, ņiprāks bērns, pusaudzis, kurš teiktu, kas tev par daļu? Ko tu cepies? Kas tev par daļu? Es jau esmu liela, vai es esmu liels? Un šajās lietās lūdzu nelien. Uz tevi tas vairs neattiecas. Ja jums bērns tā pateiktu, kā jūs reaģētu? Kāda būtu sajūta? Iekšā jums viss burtiski uzsprāgtu. Kā? Un tu man šitā uzdrošinies pateikt? Būtu tik spēcīga negatīva reakcija. Kāpēc? Tā tad mana patiesā būtība, mans dziļākais es, burtiski kliegtu pretestībā, ka tā nevajag būt, tā nav jābūt.
bet mēs uz šiem impulsiem, uz šīm izjūtām parasti nereaģējam. Mēs meklējam patiesību ārpusē, informācijas pasaulē, kurš man saka patiesību un kurš nesaka. Kā jūs atšķirat, kurš saka patiesību, kurš nesaka? Atkal taču pēc rezonanses. Ja tas saskan ar maniem priekšstatiem par lietām, tad visticamāk tā ir patiesība, bet ja tas nesaskan ar maniem priekšstatiem par lietām, tad man iekšpusē, iekšējās izjūtās ir šī pretestība. Un viss, rezonanse parāda, kas ir patiesība, kas nav patiesība. Un vissvarīgākais attiecībā pret šiem ezoterikas jautājumiem ir tieši tas, ko es jūtu. Attiecībā pret to, attiecībā pret to, attiecībā pret to. Pieņemsim, es paskatos uz 3 dažādām lietām. 2 gadījumos man ir baigi, rīktīgi forši, man tik forši, jā, baigi labi. Teiksim, saulrietis vai saulēkts. Kāds skaistums, cik forši, jā, pozitīva rezonanse. Tad varētu būt, kas man vēl, teiksim, man ir kaķis, jā. Un viņi neļauj ņemt, viņi pati ielien klēpī, kad viņi ielien klēpī, tad ir, forši, rīktīgi forši. Un tad ir kaut kāda negatīva rezonanse. Piemēram, es nezinu, kāds cilvēks tur man pagāja garām, kaut kā ne tā paskatījās, varbūt, bet tā arī pateica, un man, notiek rezonanse. Tātad, ir kaut kāda reakcija, nepatīkama, ļoti nepatīkama sajūta. Un es pēc tam diezgan ilgi cīnos ar šo sajūtu. 3 dažādas izjūtas. 2 foršas, 1 neforša. Manam patiesajam es ir ar to kaut kāds sakars, mans patiesais es reaģēju uz to. Kā galva, es domāju kaut ko vienu. Es domāju par saulrietu, es domāju par kaķīti, es domāju par to, padomjo cilvēku. Bet man izjūtas. Kuras izjūtas man turēsies ilgāk? Saulriets un kaķītis, tiku te bija un izbija, viss baigi forši. Viegli nāca, viegli aizgāja. Es pārslēdzos uz citu kaut ko. No nepatīkamā cilvēka atstātā iespēja. Es tik ilgi nevarēšu tikt vaļā. Vai tad jums ir citādāk? Noteikti, ka ne. Nepatīkamās izjūtas kaut kā ieķeras un aizķeras mūsos tā, ka mēs nevaram tikt vaļā. Kāpēc? Tāpēc, ka rezonanse ir. Mana patiesība, teiksim, dvēsele uz to norēģēja, bet saprašanas nav. Es nesapratu, kāpēc tā, kas notika. Es domāju par to cilvēku, kāpēc viņš tur tā un kāpēc, ko man ar to tagad darīt. Un es neko nevaru izdomāt, jo ko es tur izdomāšu? Stulbs cilvēks ir stulbs cilvēks, ko tu tur izdomās? Tur nav ko izdomāt. Ar rezonanse ir sāp. Ir sāpīgi. Izjūta ir, bet informācija un saprašana par to, kas sāp, kāpēc sāp un ko ar to sāpi darīt nav. Un tāpēc sāp neiet projām. Es satieku citu kādu cilvēku, varbūt arī kāds no maniem mainīkiem, kaut ko man tur uzrūca, pateica, un man sāp atkal. Pie kādas 15, 20, 30 reizes es izdaru secinājumu, ka viņi visi ir muļķi. Bet man sāp vienalga. Kaut kādu izskaidrojumu es atradu, bet man sāp vienalga. Es neko nevaru izdarīt. Un arī nevarēsi. Tik ilgi, kamēr tu neieraudzīsi savu personīgo sāpi un to, ko tev vajag saprast. Nevis par tiem citiem tur kaut kādiem muļķiem, bet tev par sevi pašu. Tātad par sevi patieso lūdzu. Tā tas rodas. Tad, kad mēs skatāmies savās izjūtās, un mēs saprotam, ko mēs jūtam, kā labi mēs jūtam, kas mums apmierina, kas mūs tieši neapmierina, un izdarām secinājumus par to, kāda ir mana attieksme pret to vai to. Noraidoša. Kāpēc noraidoša? Man patīk šī noraidošā sajūta, šī pretestība kaut kam. Nepatīk, baigi rada sāpes, grūti ir tiesāt, vērot cilvēkus, spriest, ja kurš tur gudrs, kurš tur muļķis. Baigi sāpīgi, jo tu ieraugi apkārt tik daudz muļķus, un tev pašam no tā ir grūtāk. Bet tu kā lai tu to dari? Kā lai tu dari sev pāri, tu jau vari nedarīt. Tad jau viņi. Bet tev patīk to darīt? Nē, kā lai tu to dari? Kā lai tu to dari? Ja tava iekšējā būtība saka,
Viņa kā pieķēdēta ir, burtiski kā magnēts, viņa tavā uzmanības lokā ievelk pēc iespējas vairāk muļķu, jo tu vienkārši nevari novērst uzmanību no šiem muļķiem, jā, tur kaut kādi, es nezinu, nepareizi, neriktīgi cilvēki, kuri neriktīgas lietas dara, pilnīgi ir tādi cilvēki, kuri pilnīgi uzmetot, viņi nevar. Kāpēc? Viņi nevar atbrīvoties, viņi nevar pārcelt uzmanību uz kaut ko citu, ka ir arī labi cilvēki, ir gudri cilvēki, ir forši cilvēki, un viņi ir tavā tuvumā, bet tu viņus neredzi, jo tu esi visu laiku aizņemts ar kaut kādām nepatīkamām domām par pasaules lāpīšanu un visādām nepareizībām. Kāpēc? Tāpēc, ka tava dvēsele, tu patiesais, meklē savu personīgo patiesību un saprašanu, bet paga. Vai tad runa ir par citiem? Varbūt runa ir par mani, ka es nezinu un es nesaprotu, kā ar tādiem cilvēkiem sadzīvot. Ja tā, tad varbūt es varu koncentrēties uz meklējumiem, kā es varu ar šādiem cilvēkiem sadzīvot. Nevis viņus tiesāt un vērot, un viņi nemainās, un viņi tiešām arī nemainās. Viņi kā man karājas deguna galā, bet acu priekšā tā viņi man tur cirkulē visu laiku. Bet ja es pārceļu uzmanību no viņiem uz sevi, un sāku domāt, bet kur ir patiesā, tā reakcijas sakne, kurienes šādas, tāda reakcija nāk, vai tiešām es esmu kaut kāda, varbūt tās, ka es jūtos šausmīgi gudra attiecībā pret visiem pārējiem. Varbūt, ka tā, bet varbūt, ka tur varbūt daudz kas, ļoti daudz kas. Ja es atrodu atbildi uz to, ka labi es jūtu to, ko es jūtu, ko es gribu, ko es negribu, tad es iepazīstu mazu gabaliņu pati no sevis patiesās. Mazu gabaliņu. Jo vairāk šādus izjūtu rēbusus es atminu, saprotu, jo vairāk, jo spēcīgāka rodas mana atbilde, kaut kāds priekšstats par to, kas un kāda es esmu patiesā. Tur ir patiesība. Un tur ir tas, ko tu meklē. Viss pārējais vienkārši tev tiek dots, lai skatoties visā pārējā šajā apkārtējā pasaulē, kā kādā spogulī, lai tevī vispār rastos kaut kāda reakcija. Un ja tev ir reakcija, negatīva rezonance uz to un to, tad tavai dvēselē ir ļoti daudz jautājumu. Viņa ļoti daudz ko grib zināt, bet nav neviens, kas viņai paskaidro. Jo tāpēc, ka šis, kuram vajadzētu paskaidrot, izdomāt, kā labi es jūtu to, ko es jūtu, un kā es radu savas izjūtas pati, un ko es varu savu šo nepatīkamo stāvokli darīt, viņš ir aizņemts ar vērošanu. Viņš skatās un vēro, kur kas nav riktīgi. Viņš mēģina prognozēt, ka tikai man atkal kāds kaut ko nepakrāpi, ka tikai man atkal kāds kaut ko nedara. Man ir kauns, man ir nērti, un viņš visu laiku ir modrs attiecībā pret ārējo pasauli, jo cilvēks vairāk seko līdzi šai ārējai pasaulē, jo viņš aiziet tālāk pats no sevis. Un daudzās inkarnācijās un daudzās dzīvēs mēs esam aizgājuši tik tālu no sevis, ka vispār, šitāds te pēkstiņas, ko es jums stāstu, klausīties diezgan pagrūti, vai ne? Ir pagrūti. Tāda mulsinoša sajūta, varbūt arī nav negatīva rezonance, bet neizpratne gan ir. Es jau gribētu atrast, bet tad ir jāskatās savās izjūtās. Un te varētu būt jautājums, ka labi es par to stāstu, mīļie, tam ir iemesls. Tam ir ļoti liels un nopietnas iemesls, un mēs tam tuvojamies. Bet par to citā stāstā.